Velosipēdu rūpnīcas Sarkanā zvaigzne kolektīvs nemitīgi uzlabo produkcijas kvalitāti. Tikai precīzas, rūpīgi pārbaudītas detaļas saņem braucienus, tagad aizstāja mehānisms. Karš Vācijas Demokrātisko republiku, Ungāriju, Dienvidslāviju aizceļos arī rūpnīcas Sarkanā zvaigzne mopēdi. Pieprasījums pēc tiem nemitīgi pieaug. Pirmkārt, viņš bija salīdzinoši lēts. Tikai 120 rubļi. Lūdzu, veikalā ir piedāvājumi. Ja? Tieši tādēļ tā klase, kas nebrauka ar močiem, kuriem bija interesants autobus, bet viņš, protams, vienmēr piebāsts, ņēma mopīšus un brauca degvielu. Viņš ēda tiešām maz. Apmēram 3 litru eļļu jau tu pielieti mācē. Tā ir Sarkanās zvaigznes ražoja. Sprīdītis, kuru noskata rūpnīca, austriešu rūpnīcā, un tas ir mopēds Puh. Šajā gadījumā tie ir 60 kubikcenti. Nianse ir tā, ka viņi stūrei pielika šīs te dakšas, ka viņas tā kā staigātu uz priekšu no šī te stūras augšdaļas, un tā bija vājākā vieta mopēdam, jo kas te puišiem patīk vai ne, kad ar mopēdu tieši tā paraut rātā, ieskrieties, palikties, un tie ragi gāja nost ar visām atspērēm. Pēc otrās gaujas, jo Rīga 2 nāca gan Rīga 7, gan Rīga 12, un tas, ko piedāvāja dizaineri un konkrētāk, uz ko rūpnīca vēlāk ies, tas būs šie te mazā izmēra mopēdi, nevis motoroleri, mopēdi. Ja tu atceries, bija vēl tāds poliņā, tu biji, kā saka, skriešanas čempions, jo bija jālec nost un jāstum. Un tad tas noslēdzošais posms, ar ko Sarkanā zvaigzne faktiski beidza savu eksistenci, kas bija pēdējie modeļi, kas nāca ārā. Stella, Delta, tie bija pēdējie veiksmīgākie modeļi, kurus, kā es esmu dzirdējis, baumas, tad Ķīnā ražo vēl šobaldienu, bet šie te pēdējie modeļi, kurus jau bija savukārt lielie riteņi ļāva tiem, kas gribēja braukt ātrāk, tie brauc ātrāk.